Labdien, klausītāji un skatītāji! Šodien Zaļo un Zemnieku savienības studijā mēs runāsim par daudziem aktuāliem jautājumiem, drošību, tiesiskumu. Pie mums ir ciemos Sandis Ģiriģents, advokāts, arī bijis iekšlietu ministrs. Labdien, Sandi! Labdien! Un jautājumu, man liekas, tiešām ir daudz. Pēdējā laikā par drošību ir runāts visās jomās un par tiesiskumu. Man pirmais jautājums tomēr, tā kā tu esi arī bijis saistīts ar iekšlietu jomu, kā tev liekas, kā šobrīd ir šīs drošības situācija mums un situācija gan policijā, gan citās mūsu iekšlietu ministrijas iestādēs un organizācijās? Droši vien jaunums tāds, ka nesen ir tapusi valdība, mums ir jauns iekšlietu ministrs, Dombrovs kungs. Protams, novēlu viņam veiksmi, bet darbs iekšlietu ministrijā un būt par iekšlietu ministru, tas ir nopietns darbs, ir jābūt lielai pieredzei, zināšanām. Galvenā tēma noteikti ir nelegālā imigrācija, austrumu robežu šķērsošana. Mēs redzam publiskajā telpā, ka Igauni un Poļi sūdzas, ka no Latvijas-Baltkrievijas robežas tomēr ir šie nelegālie migranti un viņi nāk mums palīgā. Bet principā, ja mēs paskatāmies, kur mēs esam šodien un kādus lēmumus noteikti vajadzēja pieņemt daudz agrāk, tad, ja mums ir pacietīgs lasītājs, noteikti var iegooglēt 2019. gadu. Viens no priekšlikumiem, ar kuriem es pat saķēros ar Pabrika kungu, kad viņš vēl bija Latvijas attīstībā, aizsardzības ministrs, jau 2019. gadā bija priekšlikums izdarīt grozījumus likumā par Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, sniegt būtisku fizisku atbalstu austrumu robežu aizsardzībā. Un viens no maniem lūgumiem bija palielināt fizisku Nacionālo bruņoto spēku un zemesargu skaitu jau 2019. gadā. Daļēji tas tika realizēts. Mēs panācām kompromisu ar Pabrika kungu, visu cieņu, jo svarīgi politikā ir uzklausīt vienam otru, saprast, kāda ir problēma, kādi ir vajadzīgi risinājumi. Toreiz mēs panācām šo lēmumu, bet jāsaka, ka to vajadzēja vairāk turpināt. Tad šie būtiskie lēmumi tiek pieņemti pēc 7 gadiem. Jā, milzīgs laika posms. Es tagad uzreiz runāju par drošību, par nelegālo migrāciju, par to spiedienu, kas ir mums no kaimiņiem. Un tad uzreiz Spānijas gadījums, tātad šis anklāvs, kas atrodas Ziemeļāfrikā, Gibraltāram otrā pusē, un tur milzīgi bija sakoncentrējušies šie migranti, 40, 50, pat 60 tūkstoši šaku, viņi tika iekšā tādā mazā teritorijā, kas ir Valmieras lielumā. Bet šādu hibrīdu kara mehānismu jau var arī piemēram, Krievi izdomāt vai Baltkrievi. Tad es vienkārši iedomājos, ka kāda situācija, vai mēs vispār spējam tikt galā, vai mums tomēr ir vajadzīgs, kad ir Eiropas stingra nostāja un momentāli nāk palīgā citas valsts, ja pēkšņi viņi sakoncentrē 50 tūkstoši un sūta pāri robežu. Viņi taču tiks uz Rīgu, man liekas, un mēs nespēsim apturēt. Ja spēsim, kā tavs viedoklis? Aizsardzības ministram un iekšlietu ministram jāstrādā vienotā tandēmā. Ja Latvija nespēja šādos apstākļos apturēt migrantu krīzi, tad ko mēs varam izdarīt, ja sāktos reāli speciālā operācija vai karš nedod Dievs? Es domāju, ka mēs esam spējīgi atrisināt šo jautājumu. Jautājums ir, cik intensīvi profesionāli strādā aizsardzības iekšlietu ministrs, cik ātri viņi spēja savā resoru ietvaros novienoties, kādi resursi no Nacionālā bruņotajiem spēkiem, zemesardzes, robežsardzes, valsts policijas šodien ir nepieciešami uz vairāk nekā 400 km, piemēram, pat 30 km posmiem, jo redzams, ka iepriekšējos gados valsts robežsardzes fiziskais cilvēku resurss nav bijis pietiekams. Es nedomāju, ka dotajā brīdī viss izšķirošais un noteicošais faktors tikai vienīgi būtu tehnoloģijas, jo vienmēr pie visām tehnoloģijām vienmēr būs vajadzīgs profesionāls, dzīves cilvēks. Līdz ar to noteikti, ko es ieteiktu izdarīt, tad šobrīd viennozīmīgi palielināt fizisko spēku uz austrumu robežu, iesaistot nacionālos bruņotos spēkus, jo miera laiki ir savā ziņā beigušies un var jau, protams, trenēties Ādažu poligonā, Sēlijas poligonā, bet ir jāsāk reāli pildīt savas funkcijas, tas ir viens.
Otrais jau pirms vairākiem gadiem arī bija nosūtījis un ieteicu priekšlikumu. Mums tomēr ir ļoti spēcīga aizsardzības industrija, ir iespējams 24/7 iedarbināt izlūkošanas dronus. Un izmantot tādas tehnoloģijas, kas ilgtermiņā nenesīs lielu zaudējumus valsts budžetam, jo to, ko daudzi no mūsu varbūt klausītājiem nesaprot, jo televīzijā noteikti žurnālisti par to nerunā, nav tikai problēma izvēlēties, piemēram, kādu tehnoloģiju. Nu, kā viens piemērs, tad austrumu robeža, mēs visi redzam, cik viņa ir gara, ielikt kabeli, kameras, žoks, tad mēs, piemēram, ieliekam tuvu 1 miljardam investīcijas. Bet jautājums būs, cik šīs tehnoloģijas uz cik gadiem būs efektīvas, kā tās sinerģijā strādā ar fizisko spēku reaģēšanas vienībām un cik, piemēram, šis kabelis izmaksās 10-20 gadu griezumā uzturēšanā un beigās, vai mums ir plāns B un C, panākt, lai tas, ko dotajā brīdī mēs ieguldam, būtu maksimāli efektīvas tehnoloģijas un gadījumā, ja viņas sāk novecot, cik ātri mēs viņus varam aizstāt. Jo būsim godīgi atkal ieliekot miljardu tehnoloģijās, kuras novecos pēc gada, 2, un tas viss būs nodokļu maksātājiem liels sloks. Ja? Līdz ar to, ko es ieteiktu arī Dombrovs kungam, arī vienlaicīgi ne tikai paskatīties, teiksim, kā mēs apturēsim šos nelegālos imigrantus, bet atvērt vaļā šo visu tehnoloģiju sārakstu, iziet ar profesionāļiem, neatkarīgiem profesionāļiem, kādās tehnoloģijās mēs investējam šos miljardus un kāda būs viņa atdeve, efektivitāte un izdarīt savu veidu auditu. Man liekas, tagad kā šīs jomas nespeciālists, es saprotu tā, ka faktiski, ja man būtu jāpieņem lēmums, es vairāk liktu uz cilvēkiem. Es tiešām gan cilvēku robežsargu un to, kas arī faktiski visi iesaistīti ir austrumu pierobežas mūsu, tā teikt, drošības nodrošināšanā, gan izglītībā, gan algās, gan arī jaunu cilvēku piesaistīšanā. Jo es to saprotu tā, mēs varam salikt kameras tehnoloģijas vienalga, bet tā, kad tie bēgļi ies pāri, mēs redzam, ka viņi iet, jo tehnoloģijas nofiksē, bet kādam jau fiziski viņi ir jāaptur, kādam ir fiziski viņi jānoķer vai nu pie robežas, vai ja viņi tālāk aizbraukuši, un arī pēc tam fiziski viņi ir jāsūt atpakaļ. Nu, respektīvi, tas, ko tu saki, bez cilvēkiem mēs neiztiksim, un tas, ko es jūtu, ka tam mēs esam šobrīd likuši ļoti daudz uz tehnoloģijām, nedaudz piemirsuši par cilvēkiem. Tā tas varētu būt cilvēkiem, kur strādā robežsardzē, kur strādā uz robežu, kuri, respektīvi, cilvēks pirmā vietā, robežsargs pirmā vietā. Iekšlietu ministrijas padotības iestādē strādā vairāk nekā 13,000 darbinieku. Brīžiem, kad mēs publiskā telpā runājam, tad pieminam pārsvarā robežsardze, policija, kādreiz dažreiz ugunsdzēsēji, bet tur jau ir arī valsts drošības dienesta informācijas centrs, valsts nodrošinājuma aģentūra, citas iestādes. Jā. Un otrais, man liekas, Latvijā mēs ļoti lielu akcentu liekam tikai vienīgi uz aizsardzību un izdevumiem. Aizsardzība ir ļoti svarīga, bet jautājums ir skatīties kopumā Latvijas kursu, jebkurā nozarē, vai tā ir ekonomika, veselība, drošība un citas sfēras, tāpat lauksaimniecība. Dotajā brīdī jāskatās lielāka bilde. Tas, ko es redzu, man gribētos, lai tad, kad cilvēki izdara izvēli, nākamajās Saeimas vēlēšanās, un šeit neiet runa tikai par ZZS, es tiešām neaģitēju. Es vēlētos, lai jūs paskatieties nevis tikai vienu cilvēku, kurš, piemēram, regulāri kaut ko stāsta TikTokā vai Facebookā. Tikpat labi to var attiecināt arī uz mums. Bet es vēlētos, lai jūs paskatieties katra politiskā spēka kopējo komandu un cik un kādus, teiksim, šīs nozares profesionāļus viņi ir piesaistījuši, kāda viņiem ir pieredze un kāda viņiem ir izdarītie darbi un kāda ir priekšlikumi, ko un kā darīt. Jo, piemēram, ja man dotajā brīdī uzdot jautājumus, es noteikti varu pastāstīt, kāda man situācija bija 2019. Gadā, jo tad, kad es pārņēmu ar komandu iekšlietu ministriju tieši no Evikas Siliņas un Riharda Kozlovskunga, tad jāskata, nebija vienkārši, nebija faktiski finansējumi, nebija stratēģijas un bija kaut kas jādara, jāmenedžē šī situācija, jo skaidrs, ka nebija algu, ir jādomā par kvalifikāciju, jādomā par korupcijas risku mazināšanu, policijas akadēmijas atjaunošanu, infrastruktūru nolaist. Tad, respektīvi, tu atnāc izpostītā mājā, naudas nav,
nu, tad parādi savu intelektu spēju, komandas jaudu, ko tu tur izdarīsi. Nu, beigās skaidra bilde radās, ka var izveidot tipveida projektus, piemēram, Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta depo, kurā zem viena jumta var atrasties arī policija, NMPD, tātad salikt kopā divus resursus, optimizēt izmaksas, iedot jaunas telpas, atbrīvoties no vecās infrastruktūras, vienlaicīgi investēt izglītībā, piemēram, Policijas akadēmijas atjaunošanu kā iekšējās drošības akadēmiju. Beigās viņi rezultējās uz Stradiņu universitātes, Latvijas universitātes un Valsts policijas koledžas sinerģiju, bet jebkurā gadījumā gāja runa par izglītības kvalifikācijas celšanu. Nu, lūk. Un arī pārējot uz šodienu, man gribētos tieši tādā pašā veidā, vienalga, jebkurā spēkā atrodiet profesionāli, kurš parāda, jā, šie darbi ir izdarīti, man ir konkrēta stratēģija, zinu, kā to darīt, un tik gadu laikā ar tādiem resursiem to mēs varētu izdarīt. Tā ir vienīgā formula, kā mēs varam izkāpt no šīs bedres, jo mēs redzam, ka fiskālā telpa pēc būtības ir negatīva. To runā arī finanšu ministrs. Mēs redzam, ka arī veselības ministrs saka, ka naudas veselībai nav, tātad zūd pieejamība veselībai. Mums jārunā par izglītības kvalitāti, mums jārunā par katra iedzīvotāja dzīves kvalitāti, ko mēs varam atļauties, ko mēs nevaram atļauties. Un brīžiem liekas, ka dzīvot Latvijā jau sāk kļūt ļoti dārgi un tā ir ekskluzīva lieta. Jā, tas tā ir. Un ja mēs jau aiznācām pie tādas lietas kā naudas, dzīvot Latvijā, man brīžiem liekas, ka cenas mums ir ļoti lielas jau tuvojās Skandināvijas cenām, pat atsevišķās vietās jau ir priekšā, jo es atceros kādreiz, kad es aizbraucu uz Skandināviju, man likas, ka tur ļoti dārgs viss ir, un tagad jau Latvijā ir tikpat. Un līdz ar to mēs ejam pie fiskālām lietām, pie fiskālās telpas, kas būtu otrā tēma, un es esmu bieži dzirdējis, tagad finanšu ministra ir apvienotā saraksta pārziņā, un Mārs Kučinsks, finanšu ministrs, bieži vien saka, ka fiskālā telpa ir negatīva. Ja? Varbūt, ka to var izstāstīt tā, lai arī klausītāji un skatītāji saprot, ko tas nozīmē negatīvā fiskālā telpa un kas var notikt nākotnē faktiski, ko tie vārdi nozīmē, jo tie vārdi tādi neko neizsaka, un arī es saprotu, ka tagad daudz politiķi pirms vēlēšanu laikā nevēlās runāt par šo tēmu, jo tas nav diezko populāri. Jā, man savulaik sanāca aizvietot Nemīro kungu būt ekonomikas ministra pienākumu izpildītājiem, bet jāsaka, lai šī diskusija būtu profesionālāka, noteikti mums vajadzētu blakus atrasties Valēņa kungam ar savu komandu un izstāstīt, kādi labi darbi ir izdarīti, kādi ir plāni, jo tautā ir parasti teiciens, izdevumi nav problēma, problēma ir ienākumu neesamība. Protams, ja ir ienākumi atbilstoši, tad mēs brīžiem varam nedomāt arī par izdevumiem, bet ja mēs esam saimnieki savā zemē, tad jādomā ar divās kategorijās, kā palielināt ieņēmumus un kā samazināt nevajadzīgas izdevumus. Protams, cilvēkiem makroekonomikas līmenī tur neko īpaši neizsaka, tur Latvijas ārējais parāds, mēs aizņemamies, maksājam vairāk 100 miljonus ārējā parāda aizņēmuma apkalpošanai. Diez vai, ka tur parastam cilvēkam Latgalē, Vidzemē, Zemgalē vai Rīgā tas kaut ko izsaka. Mums svarīgi ir saprast, kā mēs paši dzīvojam, cik mums ir naudiņas maciņā vai bankas kontā, vai mums īpašumā ir. Dzīvoklis, māja, zeme, kādi mums ir pakalpojumi, ko mēs varam atļauties un beigās, no kā mums ir jāatsakās. Lūk, un līdz ar to šobrīdējā prognoze ir pavisam vienkārši, ja fiskālā telpa ir negatīva, cilvēciskā valodā nozīmē, ka visticamāk ar tādu plašu vērienu valsts aizņemties vairāk nevarēs. Skaidrs, ka ir diezgan liels spiediens uz sociālo sfēru, kas ir gan pensijas, gan pabalsti. Diez vai, ka sanāks arī pirms vēlēšanām, noteikti šīs vēlēšanās nevi un vispār arī nākamajā posmā diez vai, ka būs iespēja atvērt maciņu, indeksēt šīs pensijas bez publiskā sektora nodarbināto atlaišanas, bez būtisku izdevumu mazināšanas. Un te jāskat, cik es papētīju arī caur metadatiem, paskatoties kopējo gan parādu, gan lielākos izdevumus, atrisinot tikai un vienīgi Rail Baltica un Air Baltica, tādas lielas vai Latvijas dzelzceļa problēmas kopumā, tas situāciju
situācija Latvijā, ekonomisko situāciju neuzlabos. Tas ir tikai vienīgi mēs šobrīd mēģinām nooptimizēt kaut kādus liekos izdevumus, parādus, procentu maksājumus. Bet, kā jau es teicu iepriekš, atgriežoties, mums tāpat būs jādomā, kur ir Latvija, kā attīstās starptautiskā ekonomika, drošības arhitektūra. Es jums varu pateikt viennozīmīgi, ka mūsu reģionā ļoti attīstās Polija, Lietuva. Noteikti ļoti lielu lomu spēlēs Ukraina. Ukraina, protams, vadošās lomas noteikti starptautiskā vidē. Tā ir Amerikas Savienotās valstis, Ķīna, Indija, arī Krievijai ir sava loma. Nezinu, kā viņa tur mainīsies, nemainīsies tā elite. Bet tas, ka pasaules ekonomika ieslēdzās un pārslēdzās uz aizsardzības režīmu un ražo visu pēc kārtas, mēģina saražot maksimāli daudz ieroču. Jāsaka, ka tā galvenā doma ir pavisam vienkārši, uz ko iet akcents. Lielais akcents ir uz loģistiku, transportu, kādi būs jūras sauszemes ceļi, pa kuriem pārvietos kravu. Šeit ir svarīgi, teiksim, posmi, kas ir Polija, Ukraina, tad mēs runājam arī par Āziju, Centrālā Āzija. Un ASV ir sava liela loma, Melnā jūra, ja? Turcija ir ļoti liela nozīme. Tad man gribētos redzēt mūsu Latvijas ārpolitiku, skaidru nostāju, tad, kas vispār varētu būt mūsu nākamais ārlietu ministrs, kāda ir mūsu nacionālās intereses, kur mēs atrodamies starptautiskās loģistikas ķēdē un ko mēs vispār varam piedāvāt. Otrais, nevis vienkārši tikai ziedot dzērāju automašīnas uz Ukrainu, kas ir pati par sevi bēdīga statistika, bet es vēlētos arī redzēt mūsu ārlietu sektoru diplomātijas aktīvu darbu mūsu uzņēmēju interešu lobēšanai, vienalga kaut vai apakšu uzņēmēju līmenī, piemēram, Ukrainas rekonstrukcijas jautājumā, jo, ja būs liela jauda un arī visiem šiem jauniešiem, kuriem ir kaut kāda perspektīva, es noteikti ieteiktu mācīties valodu, sekot biznesa tendencēm. Noteikti liels grūdienis būs uz būvmateriāliem, būvmateriālu pietrūks. Ir jāskatās, ko mēs kā Latvijas uzņēmēji arī varam piedalīties atjaunošanā, būvmateriālu piegādēs un tā tālāk. Un tāda ir tā situācija. Tātad mums ir jāsaprot šobrīd, kur mēs esam uz pasaules kartes, ko mēs varam piedāvāt, un lai mēs nepaliekam bērnīšu lomā. Tātad, attiecībā uz fiskālo situāciju, es saprotu, ka tavs piedāvājums un tas, ko tu saki, ka mums jādomā par ieņēmumiem, jo tikai ekonomika var dot valstī ieņēmumus. Un pretējā gadījumā mūsu procentu maksājumi pieaug, jo tas laiks, kad, man liekas, Kariņš teica, ka nauda tik daudz kā nekad un ka procentu maksājumi bija zem un valsts varēja aizņemties, tas ir sen garām. Mēs jau maksājam, man liekas, vairāk par 500 miljārdu jau procentos, un maksāsim vēl vairāk. Un tās ir sekas tam, ka mēs esam aizņēmušies naudu. Un tad vienīgais risinājums ir ekonomikas attīstība. Tā ir. Jā, bet ne niša ekonomika. Absolūti, ka mēs arī gājām tādās vairāk bija tādi opozicionārs Krišjāņa Kariņa valdības ietvaros, jo kādam jābūt arī balansam, apturēt neprātīgu politiku. Tad man ļoti neuzrunā tādas nostājas, ka redziet, mums Latvijai nav vajadzīgs tranzīts, tas viss ir beidzies, tad mēs uzsākam AML vai anti-money laundering procedūras, viņas pārņemam līdz brīdim, ka nevar vairs atvērt bankas kontu un bankas par katru pārskaitījumu prasa tik ļoti detalizētu informāciju, ka tu jau gandrīz vai nekoncentrējies uz uzņēmēju darbību, bet koncentrējies uz atskaišu iesniegšanu. Tad tā galvenā doma, man patika, ka kādreiz bija tāds stāsts vienā valstī, viens vadītājs, nesaukšu kuru, lai neteikt, ka tā nav taisnība, bet bija tā, ka arī ekonomika stagnēja, pat bija mīnusos, un valsts prezidents uzaicināja pie sevis finanšu konsultantus, starptautiskos ekonomikas ekspertus un uzdeva viņiem jautājumu, sakiet, lūdzu, kuru nozari valstī attīstīt, lai kaut kādā veidā izkāptu no bedres. Tad galvenais padoms bija, ka nav jākoncentrējas uz konkrētu nozari. Tāpēc, ka bizness pats atrod starptautiskās un lokālās konkurences ietvaros, ar ko nodarboties, ar ko strādāt. Jautājums ir par biznesa vides sakārtošanu, ekonomikas tiesiskuma, tiesiskums,
skaidri spēles noteikumi, saprotam, nodokļu politika, minimāla birokrātija, lai tu vari visu izdarīt ātri. Lai nav tā, ka tu, piemēram, strādā un rīt jau tev sākās pārbaudas un tu jau valstī esi kaut ko parādā. Līdz ar to, ko šobrīd Latvijai vajadzētu darīt, un es gribētu arī dzirdēt, vienalga, vai tās būs Latvijas televīzijas debatas ar politiķiem, es tomēr vēlos redzēt mūsu reģionu, kaut vai Austruma Eiropa vai Ziemeļa Eiropa, tādu konkurences apskatu, piemēram, kāda ir kopējā nodokļu masa, cik ātri tiek pieņemta lēmumi vienā vai otrā nozarē, cik pēc kopējā nodokļu nomaksas uz rokas paliek darba ņēmējiem naudas. Vai mēs paliekam pie esošā dividendža, piemēram, 25,5%, vai tomēr mums ir jāsamazina līdz 15%, tā kā to dara citas valstis, lai būtu, teiksim, tā spēlē ar konkurētspēju. Jo būsim atkal reāli, paskatīsimies, tad, kad sāksies tā pati Ukrainas atjaunošana, protams, tur iesaistīsies amerikāņu korporācijas, tur jau daudz kur pīrāgs būs sadalīts. Bet ja mēs tā gudri šobrīd jau mēģinām kaut kur ieiet, ja mēs nevaram piedāvāt vienu nišu vai paņemt vienu produktu, tad mēs iesaistamies, protams, atjaunošanas procesā, bet iespējams mums ir jāpiedāvā stabils, saprotams, skaidrs un drošs holding kompāniju regulējums, zemāks, konkurētspējīgāks nodokļu likmes, tiesisko aizsardzību, un lai nebūtu tāda situācija, ka Latvijā baidās ieskaitīt, piemēram, bankas kontā naudu, jo pēkšņi ir arests un iespējams noziedzīgi iegūt līdzīgi, un pēkšņi jums ir jāparāda, no kurienes jums ir naudas izcelsme, un jāpierāda, kur tad jūs ieguvāt šo naudu, piemēram, citā valstī, neskatoties to, ka citā valstī pat nav ne administratīvā, ne kriminālā procesa, ko es īstenībā saskaros ar advokāta praksi. Tātad beidzamais, ko es gribēju pateikt, ir jādod drošību mūsu un starptautiskiem uzņēmējiem ar labākiem noteikumiem, tad arī ekonomikā ienāks nauda. Ļoti labi, jā, un pie tā paliekam, man varbūt ejam pie nākošās tēmas, ko arī tu esi iezīmējis, ka tas ir jaunieši, tās ir jauniešu perspektīvas, jo arī jauniešiem ir ļoti svarīga drošība, ka viņi redz iespēju strādāt, ka viņiem ir karjeras iespējas, izglītības iespējas, tātad tēma par jauniešiem, ko tu pats esi atzīmējis, ka tā ir ļoti svarīga. Kāds tavs redzējums? Un ņemot vērā, ka man ir dēls, 20 gadi, universitātē mācās, protams, es redzu jauniešu vajadzības, jaunieši vēlas iegūt kvalitatīvu izglītību, un viņi ir tieši tādi paši cilvēki, kā arī mēs. Tad ne tikai paēst vai kaut kādā veidā pirmajā dzīves etapas posmā būt vecāku aizsardzībā, bet viņi vēlas būt pastāvīgi. Viņi vēlas būt pastāvīgi, katrs vēlas vismaz kā minimums vienas istabas dzīvokli kaut vai īrēt un sākt loģiski šo pirmo soli lielajā dzīvē. Jo es pats atceros, 18, 19 gadi atbraucu no laukiem, iestājos juridiskajā fakultātē, ko es principā uzreiz sāku strādāt tiesā, man alga bija 70 lati. Tie vēl bija lati. Un visu naudu es atdevu studijām, vēl biju mīnusos un bija nepieciešams ņemt kartupeļus, pašam gatavot un kaut kā sisties. Tad tas algoritms jau pēc būtības nav mainījies tik daudz, cik mēs redzam toreiz Latvijā tās dzīves izmaksas bija mazākas nekā tādā pašā Anglijā, Īrijā vai citur. Līdz ar to jā, mums bija mazākas algas, bet arī dzīvošanas izmaksas bija mazākas. Situācija ir mainījusies, jo mūsu dzīves izmaksas ir sasniegušas Eiropas līmeni, bet algas īpaši netiek. Un laimīgi ir tie, kuru bērniem vecākiem vismaz īpašumā ir tas dzīvoklis vai māja, un kuri var atļauties padotēt savu bērnu, kuram nav jāmaksā par elektrību, gāzi, granulām vai tā tālāk. Un, ja mēs paskatāmies datus, tad vidēji, ja Latvijā bezdarba līmenis ir 5 līdz 6%, tad jauniešiem tas ir 12 līdz 14%. Tas ir ļoti daudz. Un arī publiskajā telpā mēs redzam, ir arī vairāk influenceri, blogeri, kuri mēģina sūtīt CV arī pat ar labām izglītībām, lai iegūtu darbu, viņiem neatbild. Tad iegūt darbu var, bet tas ir apgrūtinoši. Un nākamā tēma droši vien ne šodien būs, bet jāskatās vēl, kā viņiem izdzīvot, ja mainās spēles noteikumi, ienāk pusautomatizācija, mākslīgais intelekts, robotika un tā tālāk, tad principiāli tendence ir pavisam vienkārši. Ja agrāk
vairāk ieņēmumu bija, teiksim, baltajām apaklītēm, juristi, ekonomisti un tā tālāk, tad šobrīd tendence iet uz otru pusi, uz zilām apaklītēm. Tātad, respektīvi, tā jābūt kaut kādam inženierim, jebkura profesija, ko nespēja vēl izpildīt robots, mākslīgais intelekts, bet tu to spēj izdarīt tā know-how ar savām zināšanām, ar savu individuālu un tehnisku pieredzi. Līdz ar to, ko es gribēju teikt, ļoti liels pieprasījums būs vienalga mediķis, inženieris, celtnieks, vienalga to arī kanalizācija līdz, bet to, ko neizdarīs mākslīgais intelekts un to, ko neizdarīs robots. Tad tu būsi drošībā. Bet tad man atkal būs nākamais jautājums. Ja jau mēs ejam arī šī virzienā, vai Latvija spēja kaut vai panākt pretī un iedot kaut kādas vairāk budžeta vietas uz šiem zilo apklatīšu, jeb tehnisko profesiju izglītības vietām. Arhitekts, inženieris, ārsts, to sasaistīt ar potenciālām nākotnes ekspertu. Es pagaidām neredzu tādu iespēju. Un beigās mēs nonākam pie tā paša pēdējā jautājuma. Arī bērni, jaunieši ir tādi paši cilvēki, kā es teicu, kā mēs. Viņi grib redzēt, cik es iegūstu, kādu man ir iespējams nopelnīt, un tad, kad es samaksāju par ēdienu, labi, es nemaksāju varbūt par īri, cik man paliek pāri. Un ja mums iedzīvotāju skaits ir tāds, kāds viņš ir, un ja vienīgā jēga, kā citi piedāvā, ir vairāk iepludināt ārējos iedzīvotājus, es nezinu, no Āfrikas vai no trešajā pasaules valstīm, vai tie, kas brauc šeit strādāt būvniecībā, piemēram, Taģikistānu, Uzbekistānu un tā tālāk, tad vietējais jaunietis, kurš meklē savu vietu, daļa atradīs vietu šeit Latvijā, bet principiāli viņš visticamāk meklēs iespēju, kur iegūt labāku izglītību un lielāku ekonomisku jaudu, kur viņš var izdzīvot. Ir daudz, kas jāmaina. Jā, un te ļoti interesanti, tu pieminēji tādu lietu par šo bezdarbu, gan jauniešu vidū, gan arī kas mums ir sabiedrībā kopumā, bet tajā pašā laikā uzņēmēji saka, ka trūks darbrokas, un tad faktiski laikam šeit ir kaut kāda, tā teikt, nobīde to, ka ir jaunieši, kur meklē, nevar atrast darbu, bet tajā pašā laikā atgriežamies pie tām vienkāršām profesijām. Kā tu teici, mākslīgais intelekts nekad nesalabos kanalizāciju vai neuzliks flīzes un nenokrāsos sienu. Tas vienmēr būs un paliks roku darbs. Es varu vienu piemēru pateikt, kā ir mainījusies mana darba profesija kā advokātam. Ja es agrāk ilgāk pavadīju laiku pie tehniskā procesuālā dokumenta sagatavošanas, plus iespējams man vajadzēja kādu vēl papildu speciālistu piesaist. Vienalga, bet tur ir gan lingvistika, gan vēl kaut kāda speciālā zināšana tā tālāk. Šobrīd es varu strādāt ar jebkuru valodu. Man nav nepieciešams aizsūtīt vēl dokumentu, piemēram, iztulkot uz tulkošanas biroju vai vēl. Es pārvaldu valodu, vienlaicīgi izēju ārā. Tehniski es varu apstrādāt lielus datus, plus pievienoju savu intelektu pievienoto vērtību tam dokumentam, ko es vēlos pasniegt. Tad, respektīvi, mana darba produktivitāte ir cēlusies ļoti augstu. Tātad no savas aprites es nebaroju vairs citu profesiju pārstāvjus, un es nezinu, kā viņi dzīvo, viņi ir vajadzīgi vai viņi nav vajadzīgi. Tāpēc arī, un es ar zināmu skaudību skatos uz tiem cilvēkiem, pozitīvu skaudību, piemēram, datu inženieri, vienalga, vai tas ir ārsts, vai tas ir būvinženieris, tam līdzīgi, kuram ir ļoti konkrēti specifiskas zināšanas, kuras nevar aizstāt. Un ja tās visas apvieno, vai tad arī mēs kā speciālisti izveidojam ekosistēmu, mēs spējam kaut ko radīt ar pievienoto vērtību un nopelnīt. Tātad, ko es gribēju pateikt? Individuāli katram ir jāpārdomā, kur es šobrīd esmu. Vai pēc 10 gadiem ar to inflācijas koeficientu, kas ceļās 2–3% un alga jums neceļās katru gadu, viņa neindeksēsies īpaši, jūs strādājat valsts sektorā, vai man pietiks? Un ja man nepietiks, tad vai nu man ir jāmeklē cita profesija papildus ienākumu. Šeit es domāju, ka mūsu komanda arī varētu nākt klājā ar papildus priekšlikumu. Tātad katram cilvēkam iespējams vēl vajadzēs kaut kādu mazu haltūriņu, kādu mazu darbu, papildus darbu. Piemēram, šodien es strādāju tur, vakaros, es nezinu, varbūt es braucu ar taksi vienalga. Bet šis atkal ir jautājums par nodokļu sistēmu, par vienkāršību, vai mēs kā valsts arī dodam iespēju nevis cilvēkam samazināt dzīves līmeni, bet iegūt papildus ienākumus un lai viņam paliek vairāk naudiņas uz rokas. Jā, paldies par šo tēmu. Un,
Tu pieminēji par latiem, un es atcerējos, man arī, protams, kādreiz pa 5 latiem Rīmī veikalā varēja piepirkt pilnu maisiņu. Tie laiki seni garām, jā. Bet varbūt vēl viena ļoti būtiska tēma ir veselība. Un veselība šobrīd valdība pirms pusotras nedēļas apstiprināja veselības, tā teikt, slimnīcas reformu. Ja? Un ļoti daudzi neapmierināti slimnīcas. Mēs dzirdam, ka aizvērs, piemēram, dzemdību nodaļa cieta Balvos, kur, ja mēs skatāmies Alūksni, kur ir netālu no Balviem, viņiem tagad būs jābrauc 90 līdz pat 120 km līdz tuvākai dzemdību nodaļai, kas ir Valmiera, Madona, varbūt Reizekne, un pakalpojumu samazinājums un tā tālāk. Jautājums ir tomēr par veselību, jo veselība, teiksim tā, ir, man liekas, pats pirmais, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs varētu gan mācīties, izglītoties, gan strādāt un lai arī pilnvērtīgi nodzīvot savu dzīvi. Un tāpēc kāds tavs redzējums uz šādu nepārdomātu, kur faktiski ministra kabinetā virza reformu, kur pat nepieslēdz ministra kabineta sēdē, neļauj izteikties organizācijām, kas pārstāv slimnīcas pārstāvjiem un vienotība pēdējā brīdī izdzen cauri tādu reformu, kur viss tagad ir neapmierināti un pakalpojumi samazinās, jo ne jau viss notiek Rīgā. Un ar citu, ja visi tie cilvēki dabūs braukt uz Rīgu, tad Rīgā rindas būs vēl garāks un lielāks un būs vēl sarežģītāk. Veselība, labklājība un iekšējā drošība. Tās vienmēr ir bijušas ļoti smagas tēmas Latvijai. Jo primāri, protams, katrs ministrs saka, ka vajag vairāk naudas, ka nauda atrisinās visu. Es nedomāju, ka nauda atrisina visu. Šeit es neesmu veselības ministrs, bet es tikai caur savu loģiku man ir nācies saskarties arī ar medicīnas sfēru. Ikdienā, starp citu, kā advokāts, es sniedzu juridisko palīdzību. Pēdējā laikā pieauga lūgums sniegt juridisko palīdzību pacientu tiesību aizsardzībai. Tur mēdz būt dažādi nepareizi uzstādītas diagnozes, nepareizi ārstēšana un tā tālāk, bet labi, tas ir tiesvedības jautājums, tā nav šodienas tēma. Tātad, ko darīt šī sfērā? Viennozīmīgi kaut ko likvidēt, aiztaisīt ciet, tas ir vieglāk nekā pēc tam atjaunot. Tieši tas pats, kas notiek arī ar NMPD vietām, ko ik pa laikam naktī slēdz ciet. Mēs redzam policijas iecirkņus slēdz ciet. Tā nav pareizā sistēma. Tomēr katrā novadā ir jābūt atbilstošam drošības un veselības pakalpojumam, ne tikai tādu nodrošinājumu. Bet jautājums bija, kā to visu risināt. Cilvēkam jau vienkārši jautājums, vai viņam ir jāgaida rindā, vai viņš tiek pie kvalificēta ātra speciālista, ko valsts maksā, kāda ir apdrošināšana, kāds ir līdzfinansējums un beigās sniegtā pakalpojuma kvalitāte. Un otrā sadaļa ir arī jaunieši, pie kā mēs nepieskārāmies. Es teiktu, ka dotajā brīdī veselības sistēma ir vērsta uz tādu seku ielāpu, ielāpu likšanu uz sekām, bet tīri sistēmiski mums vajadzētu pateikt, jā, mums ir ļoti liels īpatsvars ar senioriem, viņiem ir ļoti daudz sakrājušās problēmas. Viņu finanses nav pietiekams, un es joprojām arī līdz šim neesmu sapratis, kāpēc pensionāram jāveic vēl, piemēram, līdzmaksājums, ja viņš stacionārā atrodas tādā slimnīcā. Tas ir apkaunojoši, tas nav pieņemami, un es domāju, ka mēs šo problēmu arī varētu risināt. Ja cilvēks atrodas slimnīcās, viņam nav jāveic līdzmaksājums, tāpēc, ka viņš jau maksā nodokļus, un ja viņš jau ir pensijas vecumā, viņam nav jāveic nekāda maksājuma. Ja valsts nevar atļauties nodotēt šo slimnīcā pavadīto laiku, tad, kad personai sniedz neatliekumu vai plānveida veselības pakalpojums, tad problēma ir ar valsti, nevis ar iedzīvotājiem. Tad pirmais, ko noteikti mums vajadzētu darīt, sakārtot to daļu, ko mēs sauksim tā jaunā paudze. Jaunieši, tīņi līdz kaut kādam 25, 30 gadu vecumam, mums vajadzētu izveidot tādu sistēmu, lai maksimāli samazinātu viņu strauju nonākšanu
nepieciešamo pakalpojumu sniegšanas tādā grozā ar akūtām problēmām. Ko es ar to gribēju teikt? Joprojām mēs redzam, ka ļoti daudz jauniešu smēķē. Elektroniskās cigaretes, tabaka, tur pilns spektrs. Es nerunāju par narkotikām vielām, fiziskā, mentālā veselība, depresijas, kas tikai tur nav. Līdz ar to jautājums būtu, ko mēs varam izdarīt šī posmā, kā palīdzēt pieejamību, lai būtu šī fiziskā, mentālā veselība maksimāli ilgi saglabātos, lai viņi nepieplusotos klāt jau tiem, ar kuriem mums ikdienā tāpat ir jāstrādā. Tas ir seniori vai teiksim, grupa cilvēku, kuriem ir smagas veselības problēmas. Jo, ja mēs nerisinām to, un mēs nevaram atrisināt otru, tad skaidrs, ka būs vēl lielāks spiediens uz veselības aprūpes sistēmu un naudas nepietiks. Tātad atrisinām šo jautājumu. Otrs, kas attiecās uz, svarīgs jautājums ir uz medikamentiem. Medikamentu pieejamību. Ja mēs runājam par potenciāliem draudiem, drošību, tā tālāk, jau šobrīd aptiekās nepietiek medikamentu. Katrs no mums, kas ir saskāries kaut kuram vajag aiziet uz aptieku, ir bijušas situācijas, kas saka, jums jāgaida, nav medikamentu. Un to arī nenoliedz, arī ministrs saka, ka medikamentu rezerves praktiski nav. Tad jautājums, kādai krīzē mēs esam gatavi, bet atkal man ir tāds jautājums. Mums ir Olenform, mums ir Grindex. Mums ir daudz citu, kas ražo medikamentus. Man joprojām nav saprotams, kā var būt tā, ka mums bija un ir spēcīga farmācijas sistēma, bet mums par zālēm ir jāmaksā pat dārgāk nekā kaimiņos. Es gribu saprast šos algoritmus. Un es zinu dažreiz, kā tie algoritmi veidojās. Es neteikšu kā, bet man ir informācija. Tad, kad Abu Merī kungs pieņēma reformu, kādā veidā mazināt medikamentu cenas, tad šī daļa, kura it kā mazināja medikamentu cenas, recepšu un tā tālāk, viņa pārgājas bezrecepšu medikamentu daļu. Tie bija uzturu bagātinātāji, viss pārējie, tad vienā daļā it kā samazinājās, otrā palielinājās. Un šeit atkal tādā gadījumā ir godīgs un atklāts darbs ar mūsu medicīnas. Tā ir tas slēgtais bizness. Medicīnas nozares pārstāvjiem pateikt, jā, mēs saprotam, jums arī jādzīvo, jums ir jāpelna, bet tad kādi ir šie spēles noteikti? Nevar būt tā, ka mēs čakarējam savus iedzīvotājus, tad vienā daļā kaut ko noņemam un otrā pieliekam. Tā nedrīkst būt. Tad ir jāsaprot, kur ir tā problēma, kas iespējams ir jādotē, un kāds ir gala mērķis. Gala mērķis ir pieejamība, rindu samazināšana un medikamentu cenu samazināšana un speciālistu skaita pieaugums. Tur ļoti daudz problēmu, ko risināt. Tur vajadzīga sistēmiska pieeja, analīze, un tad jāpieņem pareizā lēmuma. Paldies. Mums arī tiešraidē skatās cilvēku, un te bija komentārs, kur saka paldies par izskaidrojušo viedokli par Air Baltica, kas bija kādu laiku atpakaļ 23. jūlijā ierakstā. Bet man tagad ir arī viens jautājums, varbūt atgriežamies nedaudz atpakaļ, mēs no veselības, un to arī mēs varētu noslēgt. Bet te ir konkrēts jautājums, ko jūs sakiet par augstākās izglītības iegūšanu vecākiem ar bērniem? Valsts apmaksāt vai līdzfinansēt augstāko izglītību? Tātad kāds tas viedoklis, vai augstākai ir jābūt bezmaksas vai līdzfinansētai tomēr no... Labs jautājums. Es nedomāju, ka tas ir kritērijs bērnu skaits. Es domāju, ka ir jāsāk no pašiem pamatiem. No pašiem pamatiem, ar ko es saskaros. Mums ir privātais sektors un ir valsts sektors. Tad mums ir valsts skolas, tad mums ir pašvaldības skolas un tad mums ir privātā sektora skolas. Tad, kad es, piemēram, runāju ar privātā sektora skolu, kur arī pārņem bērnus, kuri nevar adaptēties vai viņiem, piemēram, ir dažādi veselības traucējumi, nevar iekļauties lielajās klasēs, jo mums jau liekas šobrīd izglītības reforma, jo lielāka klase 30-35 bērni uz vienu skolotāju, tad jau būs kvalitatīva izglītība. Tā nebūtu nav. Vienmēr ir jābūt tā, lai pedagogs spēj aptvert pietiekamu viņam pieejamu to bērnu skaitu, piemēram, tie būtu 20-25 bērni, tad sniegt kvalitatīvu šo saturu izskaidrošu darbu
pamanīt, ka bērns netiek līdzi, atļaut labot kļūdas, vēl viņam ir mājasdarbi jāizlabo. Tātad, ko es ar to gribēju teikt? Es vēlētos, lai pirmkārt mēs sistēmiski sakārtojam līdzvērtīgu attieksmi gan pret privātām skolām, gan pret pašvaldību skolām vai pret valsts skolām. Ja pašvaldību skolas nevar pavilkt vairs tur pedagogus, finansējumu tam līdzīgi, tad ir jāpieņem valstisks lēmums. Tādā gadījumā valsts pārņem visas skolas un nodrošina vienādu līdzvērtīgu standartu visiem. Nevar būt tā, ka mazākā reģionā pašvaldība nevar atļauties to, ko var atļauties Rīga, un no reģiona bērns ar zemāku izglītības kvalitāti iespējams nekā Rīgā. Tātad primāri visur mēģinam izlīdzināt šo pedagogu noslodzes un paskatīties, ko mēs mācām, kā mēs mācām, kādas kompetences mācām un kāds bērns, kur viņš iekļausies darba tirgū, cik spēcīgi, ja, un iespējami. Tas ir viens. Otrais ir par pedagogiem un izglītības kvalitāti un vispār. Mums ir ļoti steidzami kaut kas jādara ar jauno pedagogu piesaisti. Jā, iespējams ir jāpaceļ būtiski algas, bet tūlītās tuvākajos gados ļoti liels procents jau tie skolotāji, kuri jau ir pensijas vecumā, viņi dosies tīri pēc veselības spiest pēc, tur jau vairs nebūs runa par to, ka viņš negribētu, viņš nevar, viņam jādodās pensijā. Mums būs tūlītās vēl lielāka katastrofa attiecībā uz pedagogu pieejamību. Līdz ar to šobrīd ir skaidri gaiši kaut kādā veidā jāmobilizējās uz jaunu, spēcīgu pedagogu iepludināšanu visā mūsu izglītības sistēmā, lai nosaktu šo problēmu. Un trešais par to, vai vajag, un tagad mēs nonākam pie trešā, vajag līdzfinansētu vai nefinansētu, vai daļēji finansētu. Tātad nav runa par bērnu skaitu. Te ir jāsaprot tieši tāpat kā Dānijā. Ir viena daļa, kas aiziet jau pēc vidusskolas vai 9. klases arotskolu profesionālās izglītības sektorā. Ja? Un, jo to parāda nevis tas, ka es nevaru atļauties iestāties augstskolā, jo daudz ģimenes nevar šobrīd samaksāt 2000, 3000, 4000 eiro par vienu studiju gadu, būsim reāli. Un ja pat kādam bērnam ir ļoti labas sekmes, viņš vēlētos, viņš var mēģināt iekļūt budžeta grupā, bet iespējams vēl mēdz būt arī tādi, ka tā kvota pietrūkst, tad viņš labprāt mācītos mediķos vai kaut kur citur, viņam šādas naudiņas nav. Un arī studējošo kredītu viņš nevar pavilkt. Tātad, ko es gribēju teikt, sakārtojam, piemēram, tā kā Dānijā. Viena daļa aiziet uz šo arotu skolu, augsta līmeņa profesionālo izglītību, otra aiziet uz akadēmiskām, uz augstskolām. Tāda ir jābūt sakārtotām, paplašinām šīs kvotas uz mums nepieciešamām sfērām, uz budžeta grupām, lai tiešām procents būtu pietiekams atbilstoši datiem. Un tad trešais sakārtojam šos kredītu noteikumus, kas ir daudz jēgpilnāki, plus nosakot, ka, piemēram, var nemaksāt procents, bet tad tev jāstrādā 5-6 gadi šī sfērā, kurā tu iegūst izglītību, vai tu, piemēram, pārtrauc mācību procesu. Tā ir sistēmiska pieeja. Jā, paldies. Es varu pateikt arī savu viedokli. Es domāju, ka ļoti labs tavs izskaidrojums bija, bet ja mēs runājam par bērniem, vecākiem ar bērniem, par augstāko izglītību, es vispār uzskatu, ka augstākā izglītība ir jābūt tāpat, kā viņa bijusi līdz šim bezmaksas Latvijā, jo piemērs ir Lielbritānija, kur viņi ļoti pārgājuši, viņi pakāpeniski pārgāja no sākuma, tā kā parādījās, ka līdzfinansējums, tad maksas, un beigās šī maksa ir tik liela, ka, godīgi sakot, lai jaunieši pabeigtu, vai tie vairs nav jaunieši, piemēram, jau cilvēks, kuram ir bērni, kurš vēlās iegūt vēl papildus augstāko izglītību, viņam ir tik milzīgs kredīts jāņem, ka tas kredīts valkās līdz visu mūžu. Man liekas, ka tomēr tas nav pareizi, ka tad pie šīs situācijas, pie tā, ka mums jādara viss, lai jauniešiem būtu izglītība, lai viņiem būtu darbs, un tā vēl apkraut jaunieti ar milzīgām kredīta saistībām, ko tu minēji, ka par semestru jau kurās studijās ir, piemēram, kas ir medicīnas saistīts, kur vispār ir ļoti daudz jau jāmaksā. Tas, man liekas, nav pareizi. Jāpaliek bezmaksas izglītībai. Tāpēc viņa, vai arī tādā daļā, atkal jautājums pavisam vienkārši, kādus tu lēmumus pieņem uz sajūtām, kaut kādas seku likvidēšanai, vai, piemēram, tu vēlies būt populārs vēlētājiem, vai vienkārši ir noticis kaut kas nepatīkams, un tev šī situācija ir jārisina.
Pārsvarā mēs redzam, ir komentāri Twitterī, TikTokā, kaut ko pagrābstam. Nu, šodien notika tas, parisinam šo, rīt notiks tas, parisinam šo. Bet es vēlētos, lai sanāk kopā gan ministri, gan valsts ministriju, tur valsts sekretāri, departamentu direktori, plus piesaista nevalstisko sektoru, Latvijas darbdevēju konfederācija, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kamera un vēl citas organizācijas. Ir jābūt mehānismam, mēs paskatāmies, kāds ir Latvijas mērķis. Tātad, respektīvi, kur mēs, bez melošanas šodien pasakām, kur mēs esam, kas ir Latvija, kur mēs esam, kādi ir mūsu kaimiņi, kāda ir mainījusies pasaule, vienalga drošība, ekonomika, dažādās sfērās. Un tad mēs redzam, nevis, kad mēs tagad palīdzēsim vienai nozarei vai otrai, bet tik un tā mēs redzam, kas mums ir nepieciešams. Mums ir nepieciešami, piemēram, tehniski gudri cilvēki. No visa tā, kas mums ir, mēs tad atveram tās plašākas kvotas vietējiem mūsu iedzīvotājiem, kas ir veselība, arhitektūra, būvinženierija, ceļu būves, kiberdrošība, mākslīgais intelekts, viss, kas būs, tad mūsu mērķis ir palielināt tehniski kompetentu cilvēku īpatsvaru, lai viņi būtu eksporta spējīgi un iedot viņiem dzīves apstākļus tādus, lai pēc tam, kad viņš ir iegūs izglītību šeit, viņš neaizbrauktu uz ārzemēm. Lai viņš neaizbrauktu uz ārzemēm, mums jau ir starpnacionālas kompānijas, kuras ir spējīgas nofraktēt, nokontraktēt cilvēku strādāt attālināt. Tātad, lai viņš neaizbrauktu projām, tev jāiedod labāka nodokļu vide. Paskatieties arī Eiropas Savienībā. Daudz, kur tu strādā uz eksportu, tev, piemēram, nodokļu likme pat 0%. Tātad tā nauda, kuru tu iegūsti no ārzemēm, ienāk šeit, viņa apliekās 0. Mums tieši pretēji. Mums faktiski nav svarīgi, kur tu strādā uz eksportu vai uz importu. Tev jāmaksā ir dividendes, darba spēka nodokļi, tev nav nekādas diferenciācijas. Mums ir speciālās ekonomiskās zonas, mums ir viss kaut kas, mums ir daudz instrumentu, ko mēs varam izmantot, lai cilvēks paliek šeit. Un viss. Tieši tā. Liels paldies tev, Sandi, par šodienas diskusiju. Mēs esam ļoti daudz tēmas skāruši, un jāsaka tā, es vēlreiz gribu uzsvērt, ka mūsu komanda, Zaļo un Zemnieku savienības komanda, ir ļoti labi. Paldies, ka tu palīdzi mums, un mēs ejam uz vēlēšanām, un šīs lietas arī realizēsim. Viena maza tikai replika. Es ļoti atvainojos mūsu klausītājiem, kas runā ļoti gari, plaši. Es varētu kodolīgāk un precīzāk, bet, saprotiet, tās problēmas ir tik ļoti uzkrājušās. Es vēlos panākt, lai cilvēks atver savu redzējumu, paskatās nevis tikai uz bildīti kaut kādu, bet paskatās skaitļus, faktus, datus, kāds cilvēks, kādus darbus ir izdarījis, ko viņš piedāvā, kāda ir prognoze, kāds ir precīzs plāns, un iziet caur šādu formulu, tikai viņš pieņem lēmumu. Šobrīd mums ir tāda TikTok, Facebook laikmets. Viens iznāk skaistā kaut ko pastāst, emocijas, adrenalīnu uzdzen, un es pieņemu lēmumu. Tā nedrīkst darīt, ir jāpieņem lēmumu balstīt uz datiem. Paldies tev par diskusiju, pieņemsim pareizs lēmums balstīts uz datiem. Līdz nākamajai reizei. Paldies, visu labu!